jau zinat? Jāsaka, ka ar Subaru automašīnu šobrīd vēl neesam izbraukuši nevienu kilometru, bet pats to no savām sajūtām nevaru apgalvot un zināt, kādas ir šīs atšķirības. Tomēr esmu konsultējies ar vairākiem braucējiem, kas ir braukuši gan ar Subaru, gan ar Mitsubishi automašīnu. Un viņi saka tādu interesantu lietu, ka desmitās paudzes evolūcija, kuru mēs jau esam iepazinušies, ir daudz tuvāks Subaru automašīnai, tātad šai. Un tā pārkāpšana nesot tik sarežģīta pierašana pie Subaru automašīnas. Tā kā, mēs ceram, ka būs labi. Protams, kad arī mēs plānojam vairākas iespējas, meklējam, kā labāk iepazīt šo automašīnu. Jo, teiksim, šī ir beļģu komanda, un lai nobrauktu kaut kādus testus, tas ir brauciens uz Eiropu un mazliet sarežģītāk, bet jāsaka, ka ir arī manāmas rallija Subaru automašīnas Baltijā. Un noteikti mēģināsim kādu no viņām vienoties un iegūt kādu testu braucienu, testu sesiju, lai jau varētu iepazīt šo mašīnu pirms pirmajiem pasaules čempionāta posmiem.